Salikts pakārtots teikums un palīgteikumu novietojums tajā. Reiz braucot ar kuģi uz Meksiku satikās kāpēcīte un tāpēcīte. Uz kuģa bija liela ballīte, kurā izklaidējās izglītots personas. Kāpēcīte nemācēja izveidot saliktu pakārtotu teikumu, tādēļ viņa jutās neērti izglītotajā kompānijā un iznāca uz klāju. To izdzirdējusi talkā nāca tāpēcīte, un viņas abas izdomāja peldēt uz likuma salu. Tāpēcīte no sākuma paskaidroja, ka salikts pakārtots teikums ir teikums, kurš sastāv no virsteikuma un viena vai vairākiem palīgteikumiem. Kāpēcītei radās citi jautājumi, kāda ir šī teikuma schēma? Tāpēcīte atbildēja, ka salikt pakārtot teikumu veido virsteikums un palīgteikums, kuru ievada pakārtojumu vārdi. Piemēram, kapteinis zināja, ka man patīk izgriezt kuģi pretvējām. Kādi ir pakārtojumu vārdi? Tāpēcīte atbildēja, ka pakārtojumu vārdu ļoti daudz un ļoti dažādi. Piemēram, kā, lai, jo, ja, kamēr, lai gan, kurš, kaut arī, tāpēc, kā, kas, kura, kāds, kāda, kāpēc, kādēļ, kur, cik, kā, kad, kaut gan. Nosaucam reizē. Kā, lai, jo, ja, kamēr, lai gan, kurš, kaut arī, tāpēc, ka, kas, kura, kāds, kāda, kāpēc, kādēļ, kur, cik, kā, kad, kaut kad. Nu, kāpēcīte bija kļuvusi nedaudz gudrāka. Viņa bija uzzinājusi, kas ir salikts pakārtots teikums, taču viņa neprata atrast šos teikumus tekstā. Vai vari atpazīt saliktu pakārtot teikumu starp citiem teikumiem? Es peldu, tāpēc, ka ir karsts. Diena ir karsta. Tā nav uz jūras, jo jūrā valda Neptūna likumi. Es ātri pagriezu stūres ratu, lai kuģis ietu pret vilni. Kuģis peldēja, saule spīdēja un visi bija jautri. Pareizie teikumi bija 1., 3. un 4. Kāpēcīte beidzot varēja atpazīt saliktu pakārtotu teikumu citu teikumu starpā, taču viņa gribēja uzzināt, kur ir ievietēju palīgteikumu. Talkā nāca tāpēcīte. Viņa paskaidroja, ka palīgteikumi var atrasties kopā 3 dažādās vietās. Pirmais veids, kādā palīgteikums var atrasties, ir aiz virsteikuma. Kāpēcīte ļoti gribēja zināt, kas atrodas aiz apvāršņa. Otrais veids, kad palīgteikums var atrasties pirms virsteikuma. Ja Gunārs ietu skolā un mācītos, viņš varētu uzdot skolotājiem dažādus jautājumus. Trešais veids, palīgteikums atrodas starp virsteikumiem. Inte, kuru visu vēlējās noskaidrot, bija zinātkāra meitene. Nosaki, kur atrodas palīgteikums. Diena ir skaista, jo laukā spīd saule. Palīgteikums ir novietots aiz virsteikuma. Kārlis, kurš visus pazina, bija laipns. Palīgteikums ir novietots starp virsteikuma vārdiem. Ja man būtu nauda, es nopirktu mašīnu.
Palīgteikums ir novietots pirms virsteikuma. Saliec pieturzīmes. Es biju ļoti priecīgs tāpēc, ka tiku lasīts par šo dīvaino būtni. Es ložņāju gar klints malu komats, kamēr taki airēja laivu apmēram 6 pēdas atpakaļ. Kad dzīvnieki vairs nebija tālu no namdurvīm, komats tās atspēra vaļā visā platumā. Ieliec punktiņu. No dotajiem vārdiem izveidot teikumu. Suns gaudoja, jo bija pilnmēnesis. Viņš negulēja visu nakti, lai uzstādītu rekordu. Es vienmēr zinu, kā man ir jārīkojas. Pēc gandrīz pusstundu ilgām mācībām atklājās, ka visu es zinu. Kāpēc īta beidzot uzzinās, ir salikts pakārtots teikums, tāpēc piedāvāja nopeldēties un aizpeldēt līdz salai. Atceries! Likumi! Salikts pakārtots teikums ir teikums, kas sastāv no virsteikuma un palīgteikuma. Palīgteikumu ievada Pakārtojuma vārdi. Palīgteikums ēmā apzīmē ar Virsteikums schēmā apzīmē ar Palīgteikums parasti paskaidro kādu vārdu virsteikumā un, parasti atrodas aiz šī vārda. piemēram, tā nu gadījās, ka pašam sev par pārsteigumu bija izcīnījis vecāku atļauju braukt ar kuģi. Palīgteikums var atrasties 3 vietās teikumā. Pirmkārt, Aiz virsteikuma, otrkārt, pirms virsteikuma, treškārt, starp virsteikuma vārdiem. Un pēc kāda laika kāpēcīte un tāpēcīte atgriezās uz kuģa, jo tagad kāpēcīte mācēja un zināja, kas ir salikts pakārtots teikums un kur atrodas palīgteikuma vārdi.
Tagad viņai vairs nebūs kauns izklaidēties kopā ar izglītotajām personām. Ja arī tu negribi justies neērti izglītoto cilvēku kompānijā, mācies kopā ar tāpēcīti un kāpēcīti.